Kas ir tas grūtākais māsas darbā? Tas skaidrojošais vai tieši tā procedūru veikšana? Kas ir tie lielākie izaicinājumi māsām? Es domāju, ka tas mūsu profesionālais māsu darbs, tas mums aizņem 20% no tā visa kopējā darba, kas mums ir jāiegulda vecāku izglītošanā, tie 80%. Un mums ir jābūt pacietīgiem, un ja mammīte vienreiz nav dzirdējusi, mēs tā kā atgādinam otrais, trešu. Mums ir jāsaprot tas, ka mēs esam priekš viņiem. Un ja viņi pie mums ir atnākuši, tad viņi ir nākuši pēc palīdzības, un ja tā mamma arī kādreiz mums dusmīgi atbild, vai negrib dzirdēt, vai nedzird, tad tas jau nevienmēr ir tas, ka viņa negrib. Viņa arī droši vien jāsaprot, ka viņai ir trauksme, jo viņas bērns ir slims, viņa ir atbraukusi lūgt palīdzību. Bet atrodoties klīnikā, tie medikamenti ir noteiktos laikos, zāles ir noteiktos laikos, procedūras ir noteiktos laikos. Kas vecākiem liekas, ka tas nav svarīgi. Ja tās inhalācijas ir 8:30, viņi guļ līdz 11. Līdz ar to šis ir tas dubult darbs, skaidrojušais darbs, ka mums ir jāstāst, kad ir noteikti laiki, ka gulēsiet jūs mājās līdz 11, ja tā ir jūsu dienas kārtība, un ja jūs mājās guļat līdz 11. Bet atrodoties šeit klīnikā, jūs esat nākuši lūgt palīdzību, jūs esat nākuši ārstēties. Sveicināti podkāstā Veselības sarunas Cēsu klīnikā. Mani sauc Madara Ozoliņa, es esmu sabiedrisko attiecību speciāliste, un vairāku epizožu garumā man būs tā iespēja, prieks un galu galā arī liels gods jūs iepazīstināt ar brīnišķīgiem, spējīgiem un iedvesmojošiem savas jomas profesionāļiem. Cēsu klīnikas speciālisti pastāstīs par veselību, meklēsim kopā atbildes uz jautājumiem, kas svarīgi ikvienam no mums, par profilaksi, ārstēšanu un labsajūtu ikdienā. Šīs dienas tēma ir medicīnas māsa, profesija vai misija. Šodienas saruna būs kopā ar Cēsu klīnikas bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru virsmāsu Daigu Jackeviču. Un Daiga ir medicīnas māsa, un tālāk es nolasīšu, guvusi ilgstošu un būtisku profesionālo pieredzi perinatālās aprūpes jomā, strādājusi jaundzimušo reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļās, apguvusi arī vecmātes profesiju, tagad ir Cēsu klīnikas bērnu nodaļas ar dienas stacionāru virsmāsa. Labdien, Daiga! Labdien! Priecājos, ka esi atnākusi. Saki, vai viss, ko nosauc, ir patiesība, un vai tas tā arī ir? Tas, ko jūs nosaucāt, viss ir patiesība. Tur vēl varētu arī dažus teikumus papildināt, bet tas varbūt nebūs vairāk saistīts ar medicīnu, bet vispār ar manu darba pieredzi kā tādu. Izstāstiet, Daiga, kā sākās tik ļoti intensīvs un piepildīts šis medicīniskās jomas ceļš, kas ir tas, kā jūs esat nonākuši līdz Cēsu klīnikai un darat to, ko jūs darat tagad. Kāds ir bijis šis ceļš līdz šim? Medicīnas droši vien tas profesijas mērķis jau nāk no agras bērnības. Un kāpēc tieši ar bērniem? Ar bērniem tādēļ, ka agrāk tā saucamajos kolhoza pagastos vai miestiņos, tur daudzām mamām bija maz bērniņi, braukāja ar ratiņiem, līdz ar ko tad, kad man jau bija pašai kādi 8-9 gadi, tas ļoti patika, es gribēju braukt tiem ratiem un izzināt tos mazos un ucināt. Tā kā man vienmēr tur smējās, kad Daigi ir visus kocēnu bērnus izvizinājis ar ratiem. Līdz ar to, redzot šo man aizraušanos ar bērniem, mana mamma tā kā mēģināja man ievirzīt par bērnu ārsti tajā laikā, par pediatru, bet saprotot laikam droši vien, ka tad tiem bērniem tur varbūt netikt dzau tajā vecumā, saprotot, ka varbūt es tik ilgi negribu mācīties, kad es šo darbu gribu tā kā ar bērniem darīt ātrāk. Tā mana vēlme bija, un tā iedomātā profesija bija vecmātes, kur tā kā likās, ka tur būs tā darīšana un darbs ar tiem maziem bērniņiem. Protams, tad, kad es pēc vidusskolas, beidzot vidusskolu, aizgāju uz mācīties par vecmācu uz Rīgas pirmo medicīnas skolu, tad es sapratu, ka tas vecmācas darbs ir vairāk ar mammām un mazāk ar bērniņiem. Bet, protams, pat cik
es tādu, ja es tur esmu aizgājis, tad man šī profesija ir skola jāpabeidz, tāda diezgan mērķiecīga, tad sapratu, kad es to skolu pabeigšu un būšu vecmāte, un tālāk jau dzīves laikā sapratīšu, ko es darīšu. Līdz ar to beidzot vecmātes, tajā laikā bija valsts sadale, un pēc valsts sadales Valmierā vecmātes vajadzēja Limbažos, bet saprotot, ka es negribu braukāt no Valmieras uz Limbažiem, es meklēju iespējas jebkādam darbam Vidzemes tajā laikā Valmieras slimnīcā. Līdz ar ko man piedāvāja ginekoloģijas nodaļā par procedūru māsu. Un tad sākot strādāt par procedūru māsu ginekoloģijas nodaļā, otrajā tajā laikā bija ginekoloģijas nodaļa Valmieras centrā un dzemdību nodaļa bija trešajā stāvā. Līdz ar ko strādājot ginekoloģijas nodaļā, mani tur tā kā noskatīja dzemdību nodaļas speciālisti un paaicināja man uz dzemdību nodaļu par bērnu māsu. Un tad tā, ņemot vērā beidzot vecmātes, par vecmāti neesmu nostrādājis nevienu dienu. Pēc diploma. Tad pieņemot piedāvājumu aizgāju Valmierā dzemdību nodaļā par bērnu māsu strādāt. Tajā laikā tur par neonatologu strādāja doktora valdniece, kas tā kā saprata un laikam ievēroja manas vēlmes un manas tās gribēšanu un varēšanu strādāt ar bērniem. Viņas mērķis 95. gadā bija Valmierā izveidot perinatālās aprūpes centru, un līdz ar to viņa mani uzaicināja uz perinatālās aprūpes centru par virsmāsu. Varbūt uzreiz var pieminēt, kas ir īsti perinatālā aprūpe. Perinatālā aprūpe, tas lielais nosaukums perinatālā aprūpe, tajā ietilps gan grūtnieces, kas tā kā problēma grūtnieces, kas tiek tā kā grūtniecības laikā uzraudzītas vairāk kā normāli noritošās grūtnieces. Ja? Līdz ar to tas tā kā skaitījās centrs gan grūtnieču novērošana, gan pēc tam bērniem piedzimstot tā intensīvās terapijas nodaļa. Tas bija tajā laikā tas perinatālās aprūpes centrs, kur novērojās arī mammītes ar problēmām grūtniecībā. Tāpēc viņš bija perinatālās aprūpes centrs. Mēs skaitījāmies par grūtniecēm un ginekoloģisko pusi, par to tā kā rūpējās dzemdību nodaļu un ginekologi, un mēs tā kā par bērniem, kas bija tā kā pirmslaikus dzimušie vai ar kādām diagnozēm dzimušie, tā kā par tiem rūpējāmies tā kā mēs. Un tur tas laiks, cik ilgs pagāja šajā centrā? Šajā centrā par virsmāsu es pagāju 10 gadi. Tas ir līdz 2005. gadam. 2005. gadā man tā kā bišķiņi sāka likties, ka tas ir jau kāda rutīna, kas kaut ko dzīvē pamainīt, bet no medicīnas, protams, neesmu aizgājis nevienu dienu no medicīnas. Tā kā perinatālā aprūpes centrā tas darbs bija no 95. gada līdz 2022. gadam. 10 gadu virsmās un pēc tam par māsu. Un mēs iepriekš minēju reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas arī ir bijuši. Tas bija turpat tās? Tas ir tas perinatālais aprūpes centrs, grūtnieces un bērni. Tas zem tā perinatālā centra, tas vārdiņš intensīvā terapija un jaundzimušu aprūpe, tā kā es teikšu, palīd apakšā. Bet ejot gadiem un mainoties arī medicīniskai aprūpei, gan grūtniecēm, gan iznestiem bērniņiem, neiznestiem bērniņiem, šie perinatālie centri tā kā zaudē to savu misiju un savu nosaukumu. Un ja es varbūt varu bišķiņ cipros samānīties, bet no 2005. gada vai višķiņ savādā ir mainījies vienkārši tas nodaļas nosaukums. Ja? Viņš vairs nav tā, ja mūsu jaundzimuši nav perinatālās aprūpes centrs, bet viņš ir jaundzimo intensīvās terapijas nodaļa. Tā kā pa lielam tur ir mainījies tikai nosaukums. Tā pati darbība un tas process, ko mēs tur daram un darījām, ir viens un tas pats, ir mainījies tikai nosaukums nodaļas. Un tagad esat Cēsu klīnikā? Tagad esmu Cēsu klīnikā 4 gadus. Atkal pienākot 2017. gadam,
kad mainījās man tur atkal tā man cita pieredze, jo tad es aizgāju tā kā izdienas pensijā un saprotot, ka arī te jaundzimušo intensīvā terapijā mēs vairs nedaram tik daudz un tik ļoti, tas nav tik intensīvi, kā mēs darījām to iesākot tikko, kad nodaļa atvērās. Jo tajā laikā, kad mēs atvērāmies, bija dzemdību nodaļa Smiltenē, bija Alūksnē, Limbažos, Balvos, Gulbenē, kur Cēsīs, kur mēs no perinatāla aprūpas centra braucām Vidzemē praktiski visiem šiem neiznastajiem bērniem un slimajiem bērniem pakaļ no Valmieras. Mums bija pašiem savs transports, savu mašīnu, mēs viņiem braucām pakaļ. Samazinoties dzemdību nodaļām, samazinoties dzemdību skaitam, slēdzot šīs dzemdību nodaļas, arī tas mūsu darbs kļuva tāds kā vienmērīgāks un netik intensīvs, jo pašu smagākos bērnīs tā kā transportēja uz Rīgu, tad mums tur palika tādi, kas nepēduši bērniņi, tādus, kas tur, kas varbūt 36 grūtniecības nedēļās miruši, kas nav tā nobrieduši, kas nav tā kā gatavi mājās iet, ja, tad mēs tur viņus tā kā piečubinājām, pabarojām, pasildījām un tad viņi gāja mājā. Līdz ar to tā ļoti intensīvā darbošanās ar tādiem bērniņiem tā kā samazinājās, līdz ar ko man atkal iestājās rutīna un vajadzēja pamainīt kaut ko jaunu. Un tad 2022. gadā es sapratu, varbūt, ka jāpieinteresējās, kas notiek citur Vidzemē Riņķīs slimnīcās. Un tā es nonācu Sēsku klīnikā pie galvenās māsas Taigas Galējas, ar ko mēs kopā bijām strādājušas arī Valmieras slimnīcā. Viņa man teica, jā, droši, ja tu gribi kaut ko mainīt, nāc pie mums, pamēģināsim varbūt terapijas nodaļā. Es atbraucu, pamēģināju pusdienu terapijas nodaļā, es sapratu, ka tas nav mans, ka man vajag tos bērnus, ka man vajag kaut kādu citu adrenalīnu. Uz doto brīdi tajā laikā bērnu nodaļā tā vietiņa nebija. Viņa man teica, tad varbūt mēģinām pieaugušo reanimācijā. Protams, es tur iegāju, sapratu, ka aparāti un viss ir tādi kaši kā jaundzimušo reanimācijā, ka tas ir mans. Tad tas pirmais bija, kad es piekritu strādāt Sēsku klīnikas reanimācijas nodaļā. Tad vārds pa vārdam, tā jau zinot mani un pazīstot mani, nostrādāju 1 gadu, 1,5 gadu Sēsku reanimācijā, tā jau tad klusiņām, varbūt tomēr pie bērniem, varbūt atpakaļ, varbūt. Un tad es pamēģināju ielikt arī par māsu jau, gan reanimācijā pieaugušo, gan paralēli strādāju bērnu nodaļā par māsiņu. Tad Taigas māsa vēl Dēgnu varbūt atkal par virsmāsu. Un tā es esmu atkal atgriezusies. Pēc daudziem gadiem virsmāsas amatā un profesija. Tā nav profesija, tas ir amats. Ar ko īsti atšķirās tā ārstēšana bērniem un pieaugušajiem tieši jūsu jomā? Saprotot, nostrādājot 35 gadus medicīnā, ka tā jaundzimušo reanimācija un droši vien arī bērnu reanimācija kāda ir tāds ļoti, ļoti šaurs profils, kur medikamenti un tās aprūpes, tie aprūpes veidi tādi ļoti, ļoti koncentrēti un kas pa lielam arī ļoti atšķirās no pieaugušajiem, tad ieejot pieaugušo terapijas nodaļā un atverot zāļu skapi, saprotot, cik tas ir ļoti daudz medikamenti, cik mūsdienās tas ir, kad nav tieši tāda nosaukuma, tā kā ārsts, to varbūt ir uzrakstījis, ka mums jāpiemeklē tur tie analogija un citam ir ražotāja nosaukums, citam ir izgudrotāja nosaukums, ja? Tad es sapratu, ka man pašai tā likās, ka pēc 35 gadiem medicīnā īsti es nesaprotu neko no medicīnas. Un tad tā mana saprašana bija tāda, ja es nesaprotu, ko man ārsts pieaugušo terapijā ir uzrakstījis, kādu medikamentu man tur jāsaprot, ko viņam pacientam iedod, tad labāk es šo darbu nedaru, lai es neizdaru kaut ko nepareizi un sliktāk pacientam nekā viņam tas būtu, varbūt neiedodot šo medikamentu. Līdz ar to arī atgriežoties atpakaļ no pieaugušiem uz bērnu nodaļu, arī tā jaundzimušo reanimācija un bērnu nodaļa arī ir pavisam citi medikamenti, cita ārstēšana, cita pieeja šim, bet tu vari arī tais kritiskajos brīžos, tai bērnu nodaļā, tu saproti, ka tu nebīsties un ka tu vari darīt arī tos kritiskajos brīžos tai bērnu nodaļā. Jo atnākot uz bērnu nodaļu, lai cik tas nebūtu arī smieklīgi, ja,
strādājot ar bērniem reanimācijas nodaļā, nebija taisījis, nezināja, kas ir, kā to inhalācijas dara, ja. Tie liekas varbūt tādi, ka ir tik ļoti daudz antibiotiķi, ar ko ārstē bērnu nodaļā, ja. Ja saku, intensīvās terapijas nodaļā tie antibiotiķi bija pavisam savādāk, un, tā kā tā ir tāda šauras profils, ja, kas ieejot tādā lielā medicīnā, un saprot, ka tas ir ļoti. Un tagad bērnu nodaļā kāda ir tā, ko dara virsmāsa? Es nedomāju, ka virsmāsas darbs kā tāds atšķirās, vai tā ir bērnu nodaļa, vai tā ir pieaugušo nodaļa, krasi droši, ka nē, jo tām virsmāsām tas viņu amata pienākumi ir diezgan vienādi. No virsmāsām tas ir sastādīt darbinieku mēnešu grafikus, ja, saprast 3 mēnešu griezumā, lai nav pārstrādātās stundas, tur iet, kur kāds saslims, saprast, spēt mobilizēties, pazinīt vienam, otram, trešam, saprast, kurš atnāks vai nenāks, vai kādu citu meklēt, vai kādreiz pat pašai ielektai darbā, ja. Tas ir tas viens no. Nākošais, virsmāsai ir jānodrošina viss, kas ir darbam nepieciešams nodaļā. Tie ir medikamenti, tie ir aprūpē viss nepieciešamais, ja. Sākot no termometriem, beidzot ar zālēm, beidzot ar infūzijām, ar sistēmām, pilnīgi viss, ja. Kādreiz arī ir jāredz, kur ir skrūvīti izkritus, kur lampiņa nedeg. Te virsmāsai ir jābūt, ja mēs sakam, kad mājās ir saimniece, ja, tad tā virsmāsa tajā savā nodaļā ir saimniece un tā, kurai jāredz viss pa perimetru, viss lauks, vai kur kas nedarbojās, vai kur kas jāpielabo, vai jāpiekrāso, vai, tas ir tas. Un vēl jāredz ir, ja, vai tur kāds darbinieks nav to izdarījis, vai to, varbūt, ka tur varētu labāk, vai aizvest un pateikt, varbūt tur kaut kā savādāk darīt, ja. Tas ir tas darba organizēšana nodaļā. Es domāju, ka jebkurā nodaļā tas virsmāsas darbs ir, pa lielam neatšķirās no. Bet tas nav tas grūtais pienākums aiziet un pateikt, ka kaut kas varbūt nav izdarīts vai varbūt daram citādāk. Tāpēc jau ir arī cilvēki, kas nepiekrīt tam virsmāsas amatam. Protams, ka ne visi var to pateikt, ne visi var pateikt arī tieši, ja ir, kas vienam, otram, trešam varbūt ka aizies līdz tam īstam cilvēkam, bet šī jomā man problēma nav. Es varu aiziet un pateikt, un arī nav problēma, ja es redzu, ja arī darbinieks ir aizņemts tai savā dotajā brīdī. Es varu aiziet arī viņa vietā izdarīt. Man nav tas, kad es esmu virsmāsa, ka man ir tikai jākomandē. Ja es tur redzu, ka tur var noslaucīt, es arī noslauku, ja man ir jāplīdz gulta aiznest un pa palātām samainīt, arī to es daru. nav problēmas. Kolēģiem paveicies ar... Jā, viņi arī to novērtē. Pagājušajā gadā Cēsu klīnikā tika atklāta bērnu slimību nodaļa ar dienas stacionāru. Jūsu īpašais prieks esot bijis drosmes skapis. Kā radās šī ideja un kā tas palīdz darbā ar bērniem ikdienā? Tā ideja par pašu to drosmes skapi, tas jau bija radies projekta ietvaros, tad, kad bija, nav nāc līdz projektam, kad bērnu nodaļa tā kā gatavojās remontam. Jo tās drosmes kastes nav nekas jauns. Viņas bija arī mūsu maziem bērniņiem, bet vispār slimnīcās, kur ir bērnu nodaļas, šīs drosmes kastes, tā viņas arī saucās, ir jau diezgan ilgu laiku. Bet atnākot man uz Cēsu klīniku, tās drosmes kastes, tad, kad uz Ziemassvētkiem un tur uz mātes dienām vai uz māsu dienām, tad, kad tie ziedotāji tā kā sasprojās, tad, protams, viņi tiešām arī nesa ar kastēm. Un ņemot vērā, ka mums šīs kastes nebija kur likt, tad tās kastes stāvēja manā kabinetā, un tas kabinets, virsmās kabinets, man bija piekrāmēts kādreiz pat ar 7 kastēm. Tas ir ļoti daudz, tas ir ļoti labi, ka viņas tur bija tik daudz, bet tas stāsts ir par to, kad bērniņam veicot tās procedūras, vai mēs uzliekam sistēmai, paņemam analīzes,
lai tas bērniņš tā kā varētu izvēlēties priekš sevis to mantu, ko viņš ir tik ļoti nopelnījis, tik varonīgi pieņemot to manipulāciju. Tad ievedotē manā kabinetā tas nozīmē to, ka jāsāk ar visām kastēm rakāties un tad līdz ar to saprotot, ka tas ir tā kā diezgan liels bardaks un arī tas paņem ilgu laiku, tad mēs sapratām, tāpēc es gaidīju šo brīdi, kad būs izremontēta Cēsu klīnikas bērnu nodaļa, kad būs šis skapis, kur šīs kastes varēšu izkrāmēt pa plauktiņiem, tas, kas tā kā ir tiešām, arī sakomplektē. Tur, kur ir mašīnītes, tur ir mašīnītes, tur, kur ir lelītes, tur ir lelītes, tur, kur ir maziem bēbīšiem grabulīši, un tur, kur ir zīmēšanai krāsas un zīmuļi un flomasteri, jā, tad to es tagad viss ir sakrāmēts skapjos pa plauktiņiem, un bērns pieiet, un viņš uzreiz saprot, ko viņš, vai viņš grib zīmuļus, vai viņš grib leli vai mašīnu. Līdz ar to nav tas bardaks manā kabinetā, bet arī bērniem ir iespēja atvejot skapi, saprast, ko viņi no tām mantām grib izvēlēties un ar ko viņi grib. Un tā ir arī viņiem tā kā, ļauj arī viņiem pieņemt pašiem savu lēmumu, ja nevis tā, ka mēs tur iedodam kaut kādu mantiņu, varbūt šī būs tev tam mierinājuma, bet ka viņš pats var pieiet pie skapja, pieņemt to savu lēmumu, ja, tā kā, mācīt, ka, tas ir, to es gribu un to es tā kā varu paņemt, to es to esmu nopelnījis. Tā ir tāda arī, droši vien tāda drošības sajūta viņam papildus, varbūt tāda uzticēšanās rodās uzreiz, vai ne? Jā, un ir jau tagad arī tādi, kas bērniņi, kas ir atkārtoti pie mums, un pat šorīt man viens puisītis jau teica, es prom neiešu, kamēr es neaiziešu pie mantu kastes, jo viņam šodien bija jāuzliek katetrs, un es prom neiešu, kamēr es neaiziešu pie skapja. Tā kā viņš zina, ja viņš ir nopelnījis, ir arī tādi stāsti. Jums ir pieredze gan ar pavisam maziņiem, gan lielākiem bērniņiem. Atgriežoties mazliet atpakaļ par to, ko jūs minējāt Vidzemes slimnīcā, ka tika atvērta šī jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa, kur bijāt virsmāsa. Es atradu vienu interviju, kurā lasīju jūs teikto, ka mums bija pirmā darba diena ar pirmo pacienti mūsu dzemdību nodaļā priekšlaikus dzimušu meitenīti, kuras svars bija 1500 grami. Atceraties joprojām šo gadījumu? Pirmo droši vien, jā, es atceros, jo tad mēs pat vēl, tas plāns bija 95. gada maijā atvērties, bet tā meitenīte piedzima tad, kad mēs vēl nodaļu nebijām atklēruši. Viņa piedzima, ja es nemaldos, 29. vai 28. aprīlī, līdz ar ko mēs vēl pat nodaļas telpās nebijām. Mēs viņu ārstējām, mēs viņu pat dzemdību nodaļā, es vēl atceros, kurā kabinetā un kurā stāvā un kas tas bija par bērniņu. Bet tā kā varbūt nebija pat pirmā pieredze, jo saprotot, ka mums būs šis jau perinatālās aprūpes centrs, mēs tā kā ar doktora Valdnieci 2 reizes gadā, 3 gadus pēc kārtas braukājām uz amerikāņu kursiem, jo amerikāņi brauc pie mums uz Rīgu, un tad dzemdību namā viņiem arī bija intensīvās terapijas nodaļa, un tad mēs tur tā kā mācījāmies. Ja? Tā kā tas nebija man tā kā tas nebija nekāds šoks, protams, tas bija viss jauns, bet saprotot un atceroties, kad šo garo gadu garumā tas 500 jau bija liels, kā mēs tagad sakam, ir bijusi 620 grāmi, 680 grāmi un 890 grāmi bērniņi, ja. Tā kā, to es atceros, bet tas man vairs neliekās nekas ekstrēms. Jā, tā bija savu veidu jauna pieredze, ko neviens nevar atņemt. Jā, tas tā kā tāda, nezinu, cukurpaciņa, ja pat nav jau, cik ir cukurpaciņa kilograms, ne? Jā. Tā kā cukurpaciņa. Jā, bet tas, ka viņš ir maziņš, viņš nav kamoliņš, viņam ir viss, viņam ir rokas kājas, viņam ir galva, viņam ir pirkstiņi un actiņas, tā, bet tur tie paši maziņi, varbūt viņas vēl nevar vaļā un tā, bet viņš ir tādi paši, tikai maziņi. Tajā intensīvās terapijas nodaļā vienmēr ir tieši priekšlaikus dzimušie bērniņi nonāk vai? Nē. Mēs, tad, kad
bērās cietās dzemdību nodaļas, tad mēs tā kā bērniņus ņēmām jau līdz mēneša vecumam. Uz priekšu. Nē, tur nonāca arī nevienmēr tie pirmslaika zimušie bērniņi bija tie paši švakākie un sliktākie. Ir arī iznestie bērniņi, kā tajā laikā, un arī tagad saka pārnestie bērniņi, ja, kas jau ir 41 grūtniecības nedēļa, kas jau mammas vēdrā grib sākt elpot, līdz ar to dzimstot, viņi tā kā sarijās augļūdeņus, ja varētu tā teikt, tas saucamās asprācijas pneimonijas. Ja, tā kā nevienmēr nonāca tie neiznestie, nonāca arī laiku dzimušie bērniņi, ja, gan tā kā es teicu, lielie bērni, pārnestie bērni, kas tā kā saraujās tos augļūdeņus un kam ir jāpalīdz tās plaušas izventilēt un iztīrīt. Ja. Tad tādi, kas 38 grūtniecības nedēļas, kas jau skaitās iznestie, bet iznesti bērniņi, kas, varētu iet mājās, bet viņi, kas māmas puncī tā kā nav nobrieduši, viņi piedzimst tā kā viņi tā kā nav īsti gatavi vēl ēst un tādi nevar tas sev temperatūru noturēt, un tad tādi nemācēja, tad tādus arī pie mums nesa, ja. Tad mēs lēnā garā ar mammu kopā mācījām viņiem ēst, man likām pie krūts, sildījām, tad lēnā garā siltumgultā, tad sedziņām, tad siltumgultu slēdzam nost, tad atklājam sedziņu. Tā lēnāk radinājām viņus pie tās patiesās dzīves. Tāda čubināšana. Tas ir ar tādiem 38 nedēļas bērniem, kas tā kā jau skaitījās iznestie. Tad ir vēl tādi 36 nedēļas bērniņi, kas, mūsu valodā teikt, mēnesi ātrāk piedzimuši, ja. Viņi arī, ja visi, ir, kas aiziet mājās, ja nevienmēr viņi tur ir maziņi un nevienmēr tādi, bet ir kaut tādi, kas nemāk siltumu, kas tā kā nevar to nozīmē to normu izēst, ja viņam ir grūti vienkārši. Tad mēs viņus nesām pie sevis, dzemdību nodaļa bija 3. stāvā, mēs viņus nesām lejā uz 2. stāvu, tad lēnā garā mācījām, viņi lēnāk sākām radināt, lēnām, saprast viņiem to, kad viņiem pašiem, jo, mammas vēdrā viņi guļ tumsā, siltumā, klusumā, mitrumā, viņiem nekas nav jādara, ja. Mamma pēd to, ko mamma to viņš tā kā caur nabas vēntas saņem, ja. Un tagad viņš to mēnesi ātrāk ir piedzimis, viņš tā kā gaismā un troksnī un spilgtumā un skaļumā, ja. Viņš tā īsti uzreiz nevar saprast, kas viņam tā kā būtu jādara. Viņš tā kā tam nav gatavs, jā, līdz ar to mēs viņu tā kā lēnām gatavinājām tai lielajai dzīvē. Ja tagad dzemdību nodaļas gāja 3. dienā mājā, viņi varbūt aizgāja pēc nedēļas, jā. Pa to nedēļu viņi saprat, kas viņi jādara, kas viņus gaida, tad viņi aizgāja 7. dienā mājā. Ir kaut kādi gadījumi un bērniņi, kas toreiz tika pieņemti, ārstēti un tādi, negribu teikt trakie gadījumi, bet tā, ka tur nebija viss pēc labākā scenārija, un tagad ir izauguši un varbūt, kad zinat, ko viņi dara ikdienā, kāda ir viņa dzīve. Jā, tad, kad es tur strādāju, tagad es no tā esmu tā kā tālāk projām, mums jau bija pat tādi saucamie salidojumi, un vēl ir Valmieras klīnika, Valmieras Vidzemes slimnīca to dara, es pat saprotu, ka 3 gadus atpakaļ jau tur bija tāds salidojums tiem priekšlaiku zimušajiem bērniņiem. Tas, kad bērniņš piedzimst vai iznests vai neiznests, ja mēs saprotam, mēs nekad nezinām, jo mēs neviens neesam gaišreģis un mēs nevienam nevaram pateikt, vai mēs šim varam palīdzēt vai nē. Mums tas ir mēs esam tajā vietā, tā ir mūsu misija. Mēs tajā brīdī darām visu, ko mēs varam izdarīt, kas ir mūsu spēkos, nedomājot par to, jo, mums ir, protams, tāda algoritma, kur ir pateikts, ja vai no cik grūtniecības nedēļā mēs neko nedaram, ja mēs vienkārši cieņpilni, ja viņš ir dzīvs piedzimst auglīts, mēs cieņpilni ļaujam viņam aiziet, mēs ieliekam kuvēzī viņu, lai viņš siltumā arī tur beidz. Speciāls inkubators, inkubatorā, lai viņš cieņpilni aiziet, bet tiem bērniem, kas mums ir no 25. 28. nedēļas, kur ir pateikts, ka mēs nedrīkstam nedarīt,
Ja? Mēs darām visu, jo mēs nezinām, kas no viņa būs. Varbūt viņš būs valsts prezidents, un varbūt, ja? Jo mēs neesam gaiši reģi, un mums neviens nav devis tās izvēles tiesības. Ja? Par to ir, diemžēl, citi par to lemj. Ja? Mēs darām visu, ko mēs varam izdarīt. Tad, kad mēs esam visu izdarījuši, tad tas, kas bija pēc mūsu algoritmiem Vidzemes slimnīcā, tālāk, kas ir jādara, tālāk mēs zvanam NMP, tālāk mēs vedam uz Bērnu klīnisko slimnīcu, jo Bērnu klīniskā slimnīca ir pakāpe augstāk, un viņi turpina šo procesu tālāk. Bet tas, kas ir mūsu ziņā, tas mums ir jāizdara viss. Nu, tad to jau tikai, tas ir tas mūsu sākums, ja? Jo, ja ņem tajā ilgdzīvē un ilgtermiņā, tad tas mūsu darbs īstenībā ir tas pats mazākais. Ja? Nu, mēs viņu atdzīvinam, mēs viņu pieliekam pie aparāta, ja? Tālāk jau tas process arī tajā bērnu slimnīcā ārsti jau tas, kas viņiem ir jādara, viņi izdarīs, bet ar to jau šis process nebeidzās, ja? Jo pēc tam jau sākās lielie darbi pašiem vecākiem, ja? Un tas ir tas garais process, kur arī vecāki nevar apstāties. Un ja vecāki ir spējīgi un ja griboši, un ja viņi to dara, un tiešām, ja dara, tad te iznākumi ļoti labi. Un arī tagad, arī tās bērniem iespējas, arī, lai viņi, kaut viņš ir invalīds, viņiem tās iespējas ir ļoti lielas, viņi tiek pieņemti skolā, viņiem ir speciālie bērndārzi skoliņās, ja. Nu, sākot ar 95. gadā jau mēs par to tā kā maz runājām. Nu, līdz ar to, tad vēl jau vairāk pie mūsdienu medicīnas un pie mūsdienu iespējām vēl jau vairāk mums ir jādara viss, ko mēs varam izdarīt. Nu, tad tālāk tā ir mūsu atbildība. Nu, tālāk jau tad seko visu pārējo atbildību vecāku. Daram visu, ko varam izdarīt, bet nevienmēr jau ir tie labākie scenāriji piepildās. Kā ar tām emocijām sadzīvot? Tā pati pirmā reize varbūt ir tā, kad asari notek, bet man asari tecēja pirmos 5 gadus, bet saprotot, lai tas jau nav tā kā arī ne tikai šie smagie gadījumi, bet visu, ka tu katru to ārstniecības procesu ļoti nevar personificēt un ļoti nevar caur sevīm to visu laist. Ja. Daram mēs savu darbu, izdaram, saprotot to, ka šī brīdī varbūt es esmu vienīgā, kas to var izdarīt. Un emocijas tajā brīdī paliek malā, un tad ir tā gandarījuma sajūta, ka es esmu tā, kas to var izdarīt. Un pēc 5 gadiem vairs nenāk asaras, jo tad arī tu tā kā saproti, ka tā arī nav mūsu izvēle un mūsu griba. Ja, ka tas ir atkal augstāki spēki un augstāki procesi, kas to visu regulē, un ne mums lemt, vai tā vajadzēja vai nevajadzēja. Ja, tas atkal ir tas mūsu. Mēs darām, ko mēs varam izdarīt. Ir arī reizi, kad mēs, protams, esam bezspēcīgi, un tad arī tur ir noteikti algoritmi, cik ilgi mēs to darām vai nedarām, pie kādām diagnozēm arī ir algoritmi, vai mēs vispār to darām. Nu, līdz ar to katra šī situācija ir individuāla, un katrs tas pieņemšanas vai saprašanas, tas sev saprašana droši vien nāk ar laiku, bet tās emocijas nevar tik ļoti sevi turēt, viņas arī ir jāpalaiž brīvībā, jo tad nevar medicīnā nostrādāt kvalitatīvi. Tad tu vari darīt, satnākt, bet ja mēs gribam darīt labi un kvalitatīvi, tad šīs emocijas tā kā ir jāpalaiž un jāiet pie katra gadījuma ar citu skatu, jo katrs gadījums ir savādāks. Kad bērniņš ir piedzimis priekšlaikus, vecāki ļoti bieži baidās, ka tas atstās kaut kādas veselības sekas nākotnē uz turpmāko dzīvi. Kā tajā brīdī viņiem saglabāt mieru? Kā jūs ar viņiem runājat? Jo es pieņemu, ka šādos gadījumos, ne tikai šādos, tas lielais darbs ir ne tikai ar bērniņiem, bet arī ar vecākiem. Jā.
tas ir pie tādiem, es teikšu, dziļi neiznestiem bērniņiem. Ir novērojumi tādi, ka tā mamma tā kā ir gatava jebkurā variantā. Jo tad, kad bērniņš piedzimst dzemdību nodaļā, viņa tā kā, ja viņš ir saprotot, ka viņš jānes steidzam uz intensīvās terapijas nodaļu, viņš tā kā mammai tiek tā kā parādīs, bet viņš tiek aiznests un darīts, kas tur bērniņu. Un tā mamma pie tā bērniņa nāk tad pēc kāda laiciņa, tad, kad viņa tā kā var atnākt, ar tēti, un tad vispirms ienāk tā mamma, un tad tā mamma, bet ļoti bieži bija gadījumi, sevišķi pie ļoti neiznestiem un dziļi neiznestiem bērniem, ka tas tētis nav gatavs nākt un skatīties, jo tā īsti nevar saprast, vai vīriešiem tā ir tā kā vainas sajūta, ka viņš, kad viņam ir tas bērniņš, vai grūti paskatīties, kad viņš ir maziņš. Tie bija viens gadījums. Otru gadījumu, kad nāk mamma, tētis, viens otru atbalsta un viss ir kārtībā, un tad vēl atnāk opji, un tad vēl grib mammas brāļi un tēta brāļi, un visi radi grib nākt un skatīties, un vienreiz, otrais, trešoreiz. Paiet nedēļa, kamēr tas bērniņš pie mums, mēs viņu tur ārstējam, skatāmies. Tad jau vairs mamma, tētis, omes, tad jau vairs brālēnu un māsītes nav. Vēl paiet 2 nedēļas mēnesis, jo tas bērniņš tā kā ilgāk guļ, tad jo mazāk paliek tie apmeklētāji, un mazāk tie paliek tie atbalstītāji, un mazāk paliek tie skatītāji. Līdz ar ko mēs atkal mēs nevienam vecākam nevaram pateikt, ziniet, viss būs kārtībā. Mēs tā nē. Mēs tā kā stāstam, kad ja bērniņš ir piedzimis tur 2 nedēļas ātrāk, kad plus mīnus tās 2 nedēļas viņam jāadaptējās. Ja viņš ir mēnesis piedzimis ātrāk, tad plus mīnus mēnesis. Jo viņš ātrāk ir piedzimis, jo viņam ilgāks laiks būs vajadzīgs, lai viņš tā kā līdz tai pieaugušo tam vecumam, tā kā iznest to bērnu vecumam pieaugt, ja viņam jau ilgāks laiks, jo viņš ātrāk ir piedzimis. Tad mēs stāstam, ka vecākiem, protams, ir jābūt pacietīgiem, ka nekas vienā dienā nenotiks. Mammai, protams, pirmais darbiņš slaukt pienus un tāds, bet tā, ka mēs pateiktu, kad viss būs labi vai viss būs slikti, mēs tā nevienam nevaram pateikt un arī nesakam. Mēs stāstam, ka tas būs process, vai ilgāks, vai īsāks, ja tas atkarīgs atkal no bērniņa, kā viņš spēs tam adoptēties, ja mēs nevaram pateikt nevienai mammai, pēc 3 dienām viss būs ok, vai pēc 5 dienām viss būs ok. Tas viss notiek solīt pa solītim, jābūt pacietīgai gan mammai, gan tētim. Tad, kad bērniņi varēja neatrasties viņas intensīvā palātā, viņi gāja ar mammīti istabiņā kopā, un tā viņi tur dzīvojās. Tad tur varēja nākt tētis, un tā viņi tur visi čubinājās. Ja? Tas ir atkal tas, kad ilgs darbs, garš process, gan mammai, gan tētim, gan visai ģimenei, un jābūt ļoti atbalstošiem vienam pret otru. Ļoti labi, kad ir omes, kas atbalsta, ja? Ir jābūt tai ģimenes, kaut kādai ģimenes kopības sajūtai, ka tas nebūs ātrs process. Un tas jau neatiecas arī tikai uz tas darbs ar vecākiem un skaidrojošais process, tas jau neatiecas arī tikai uz priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem. Arī tagad jūs minējāt, nodaļa ir principā pilna vai ne, dažādas saslimšanas. Māsām jārunā ar vecākiem, droši vien jāzina, kā runāt ar rotavīrusa saslimušo vecāku, ar RSV vīrusu saslimušo vecāku, ar gripas saslimušo vecāku. Jā, un tas arī, un tas atkal ir stāsts, ja, mēs jau stāstam, jā, bet atkal cik atvērti un cik zinoši un cik zinot griboši ir vecāki, ja, tā kā, tas arī ir, protams, ir mammas, kas jaun un kas jautā un jautā. Ir arī mammas, kas ir tam bērnam klāt, bet bērns vienā gultā guļ telefonu rokā, mammīt otrā telefonu rokā. Katrs mēs esam individuāli un katrs,
jārunā, jāstāsta, un mums ir jābūt pacietīgiem, un ja mammīte vienreiz nav dzirdējusi, mēs tā kā atgādinam otrais, trešu, mums ir jāsaprot tas, ka mēs esam priekš viņiem. Un ja viņi pie mums ir atnākuši, tad viņi ir nākuši pēc palīdzības, un ja tā mamma arī kādreiz mums dusmīgi vai atbild, vai negrib dzirdēt, vai nedzird, tad tas jau nevienmēr ir tas, ka viņa negrib. Viņa arī droši vien ir jāsaprot, ka viņai ir trauksme, jo viņas bērns ir slims, viņa ir atbraukusi lūgt palīdzību, kad arī ne tikai tam bērnam, bet tai mammai arī ir trauksmes sajūta. Tad līdz ar to mums ir jābūt tiem, kas nomierina gan to mammu, gan to bērniņu. Ja tā mamma nesaprot, mums ir jāstāsta vienreiz, otrais, trešo reizi, lai beigās kaut kāds dialogs mums sanāktu. Kas ir tas grūtākais māsas darbā? Tas skaidrojošais vai tieši tā procedūru veikšana? Kas ir tie lielākie izaicinājumi māsām? Mums kā ilgadējām māsām, es teiktu, profesijā, kas mēs uz to brīdi strādājam mūsu bērnu nodaļā, es domāju, ka tas mūsu profesionālais māsu darbs, tas mums aizņem 20% no tā visa kopējā darba, kas mums ir jāiegulda vecāku izglītošanā, tie 80%. Jo atrodoties šeit, tie vecāki, viņiem tas ir ok, ka tā mājas sajūta, bet atrodoties klīnikā, tie medikamenti ir noteiktos laikos, zāles ir noteiktos laikos, procedūras ir noteiktos laikos, kas vecākiem liekas, ka tas nav svarīgi. Ja tās inhalācijas ir 8:30, viņi guļ līdz 11. Līdz ar to šis ir tas dubult darbs, skaidrojušais darbs, ka mums ir jāstāst, kad ir noteikti laiki, ka gulēsiet jūs mājās līdz 11, ja tā ir jūsu dienas kārtība, un ja jūs mājās guļat līdz 11, bet atrodoties šeit klīnikā, jūs esat nākuši lūgt palīdzību, jūs esat nākuši ārstēties. Un ņemot vērā, ka tas vidējais gultu dienu skaits ir 3 dienas, tajās 3 dienās mums tā kā ir jāveic tā ārstēšana, un tiem vecākiem ir jāizstāst un jāprot mērķiecīgi izstāstīt, kas viņiem ir jādara šeit atrodoties. Ja? Tas ir tas visgrūtākais darbs. Tagad mēs bišķiņ vēlāk. Bišķiņ vēlāk, viņi tagad aizmiga, mēs vēl bišķiņ vēlāk. Ja? Tādi. Un arī tās zāļu devas, tas sīrupiņi, ja tur tie 5 ml, tad 5 ml. Mēs pusstundiņas laikā. Pusstundiņas laikā, tie 5 ml, tā ir tā. Viņi nesaprot to medikamentu būtību, ka tā ir tā viena deva, kas viņam ir jāiedod tur minūtes vai 2 minūšu laikā, lai būtu kaut kāda progress no tā medikamenta. Ja mēs šo medikamentu izvelkam pusstundā, tad viņam tā iedarbība jau vairs nav vajadzīgā un nav tā efekta. Ja. Pēc statistikas datiem Latvijā ir ap 8 līdz 9 tūkstoši praktizējošu māsu, un tas ir aptuveni 4 līdz 5 māsas uz 1000 iedzīvotājiem. Tāpat sameklē, ka vidējais māsas vecums šobrīd ir aptuveni 50 gadi, kas nozīmē tādu diezgan nozīmīgu novecošanās risku. Kādas ir varbūt jūsu pārdomas par šiem cipariem un kā mēs varam ko darīt? Kā motivēt jauniešus izvēlēties māsas profesiju? Tad man gribās no tā atceroties savu to pusauģu un jaunības gadus. Tad, kad mēs mācījāmies vidusskolā, mums bija tie saucamie mācību ražošanas kombināti. Labi, tur varbūt nebija tā izvēle tik ļoti liela, bet bija bērndārza audzinātājas, bija medicīna, bērndārza audzinātājas un vai šuvējas tajā laikā. Un tad mācoties tajā vidusskolā, reizi nedēļā, mēs no šīm 3 programmām tā kā varējām izvēlēties. Un tad reizi nedēļā, tad atkarībā to programmu, ko mēs tā kā bijām izvēlējušies, reizi nedēļā mēs gājām uz tajā laikā uz Valmieras slimnīcu reizi nedēļā. Un tad mēs arī sākām. Mēs varējām darīt visu, ko mēs vēlējāmies. Mūs aizved uz nodaļām, un nodaļās, protams, sākām ar grīdas mazgāšanu un ar uzkopšanu un ar tādiem sīkiem darbiņiem. Tad saprat jā vai nē, tad tur jau atļauj temperatūras mērīt. Sākām mēs to tā kā pakāpeniski.
varbūt mūsdienās tā izglītības tas process skolās, protams, ir droši vien daudz savādāks kā mūsu laikā tas bija. Es pat nemācētu pateikt, kā to interesi, jo tagad vairāk tā kā bērnam nav tādas pienākums sajūtas. Viņam ir tikai man pienākās un es gribu, ja, tas tā kā uz doto brīdi, mēs, kad gājām skolā, mums bija pašiem klasi jātīra, pašiem puķes jālēj, pašiem grīdas jāmazgā. Tagad man mazmētiņa pasaka, atnāks kalponīt mums uz klasi, sāks satīrīs klasi, ja. Līdz ar to varbūt mēs no šiem jebkuriem darbiem, tā kā arī lapu grāb, kasīšanu, un visu mēs tos bērnus tā kā no tāda darba kā tāda bišķiņa attālinam. Mēs liekam mācīties augstāko matemātiku, mēs liekam visu kaut ko daudz un dikti mācīties, bet mēs tās darba iemaņas kā tādas ar rokām tā kā liedzam viņiem darīt. Un tā kā vienmēr saka, ja strādā par mediķi vai strādā ar cilvēkiem, tad ir jāmīl cilvēki. Tad man gribās teikt, ka mēs to vārdu mīlēt, mēs tā kā esam nonivilējuši, tad man vienmēr ir tas stāsts, ja es tā kā, ir slaucējs, tad viņām ir jāmīl govis, ja. Mēs to vārdu mīlēt, tā kā esam nonivilējuši. Tas mans stāsts ir, ja mēs darām to savu darbu, tad mēs darām viņu pēc labākās sirdsapziņas, mēs viņu darām ar cieņu, ar savu cieņu pret darbu, ko es daru, jebko darot, ja. Un tagad jaunieši, ir jau nākušas meitenes, mēs tā kā, ņemot vērā šo darba pieredzi arī mēs tā kā prātām strādāt un strādāt daudz, varbūt tas nav labi teikts, ja? Bet atnākot to medicīnu jau it kā mācās daudz, gan māsas, gan ārstu palīgi, bet atnākot uz nodaļu, saprotot šo intensīvo darbu, cik ļoti daudz ir pacienti un cik ļoti daudz māsai ir jāspēj izdarīt tajā maiņā un tajā laika nogrieznī, kas viņai ir dots viņas dežūrā. Diemžēl daudzas māsas ir atnākušas, paskatījušās, viņas saka, ka pie šāda darba apjoma viņas nav gatavas strādāt, tādēļ līdz beidzot to skolu viņas atnāk pastrādā, un viņi saprot, ka ir arī tādas, kas atnāk un pastrādā un pasaka, nē, es sapratu, ka medicīna nebūs mans. Es pat tāda īsta ieteikuma nav, es sapratu, ka es zināju, ka man tie bērni patīk, kad es būšu mediķi, kad es, varbūt nebaidīties, un ja ir kaut kāda interese mēģināt un nākt un mēģināt, un pamēģināt vienreiz, otrais, tagad ir tās ēnu dienas, kur var nākt paskatīties. Tādi tie varianti. Var vasaras laikā, tur no 17 vai no 16 gadu vecuma var nākt strādāt, pieteikties. Ja. Protams, tad atkal būs jāsāk ar grīdas mazgāšanu un pacientu vadāšanu, uz izmeklējumu, uz visu. Ja. Jo uzreiz jau nebūs tie māsu darbi, tie saucamie māsu darbi. Ja. Tas ir tas, es gribētu teikt, nebaidīties. Un ja tā doma kaut kur ir pavīdējusi, nākt un apskatīties un tad saprast, vai jā, vai nē. Pirmā reizē varbūt atnākt un saprast, oi, nē, bet var nākt otrais, un tad ir pavisam cita pieredze. Nebaidīties no pirmās pieredzes, nākt atkārtot. Vienreiz, otrais, trešo reizi, vai ēnu dienā pēc gada, un vēl pēc gada, un vēl pēc gada. Ja? Tas ir tas mans aicinājums. Ļoti labi. 12. maijā tiek svinēta māsu diena, starptautiskā māsu diena. Jums arī ir kaut kādas īpašas sajūtas šajā dienā, šajā brīdī, kad tas tiek atzīmēts, vai tas nav tik būtiski? Nē, droši vien, ka tas ir būtiski un mīļi, jā, jo ikdienas tajā procesā strādājot, mēs pie tā nepiedomājam, un, protams, arī
vadības darbiniekiem ir citi pienākumi, bet tas, ka tajā māsu dienā atnāk vai galvenais ārsts vai valdes priekšsēdētāji un pasaka paldies, tas ir ļoti mīļi. Izstāstiet, kā jūs, Daiga, atjaunojaties pēc intensīvām darba dienām, kas varbūt apaļojot mūsu sarunu, izstāstiet savu pieredzi, kas ir tas, kas iedod enerģiju. Un galu galā vēlme atkal nākamā dienā nākt uz darbu. Tad, kad slimnīcas galvenā māsa man tā kā pierunāja nākt par virsmāsu, tad mans pirmais jautājums bija, es ceru, ka man nebūs jānāk katru dienu uz darbu. Jo stāsts ir par to, ka tā nebūs lielīšanās, tas ir tas mans dvēseles darbs, man ir māju, man ir ļoti daudz puķu dobas. Man nav sakņu dārziņš, bet man ir ļoti daudz puķu dobas, un līdz ar ko es viņai teicu, es katru dienu nevēlēšos nākt uz darbu, ja es gribu savas puķu dobas kopt. Un es jau esmu sagaidījusi jau nedēļu atpakaļ, kad es ar plikām rokām varēju iegrābties zemē, pārstādīt jau zemes podiņos. Tas ir tas mans dvēseles darbs, mans puķu dobas, un ko es varu čubināt no rīta līdz vakaram. Un tad, kad brauc pie mans dēla ciemos un mazbērni, tad man jautā, vai tu kādreiz arī atpūties? Un tad tas ir mans stāsts, ka šī ir mana atpūta, mans puķu dobas, ka tā ir mana atpūta. Ar rokām zemē. Jā, ar plikām rokām. Izcili. Liels paldies, Daiga, par sarunu. Man liekas, ka bija interesanti, bija vērtīgi, bet katras epizodes beigās mēs izspēlējam tādu ātro jautājumu spēli, kuru aicinu izspēlēt arī ar tevi kopā. Nav pareizo vai nepareizo atbilžu, tev tikai jāapstiprina, kas attiecas uz tevi. Labi. Tātad, produktīvākais darbs no rīta vai vakarā? No rīta. Teātra apmeklējums vai kino? Teātrs. Klausīties vai runāt? Klausīties. Plānot nākotni vai dzīvot šodienai? Plānot. Ļoti tā uzreiz jau zinu visu. Bez domāšanas. Kafija vai tēja? Kafija. Pastaiga gar jūru vai pastaiga mežā? Pastaiga gar jūru. Pavasaris vai rudens? Pavasars. Biogrāfija vai detektīvs romāns? Detektīvi. Pilsēta vai daba? Daba. Latviešu mūzika vai ārzemju hīti? Latviešu. Paldies, Daiga, lai izdodās visu to, ko tu tikko nosauci, ieviest savā ikdienā vēl vairāk, vēl efektīvāk. Un, jā, mīļie klausītāji, ceru, ka šī saruna bija vērtīga arī jums. Tā ļāva labāk ieraudzīt, cik nozīmīgs ir māsas darbs, un, kā mēs dzirdējām, aiz katra pacienta stāv ne tikai ārstēšana, bet arī rūpes, empātija un klātbūtne. Un, jā, ja šī epizode bija vērtīga, padalies ar to arī ar saviem draugiem, radiem paziņām, un tiekamies nākamajā epizodē.